Šodien pastāstīšu, ko ļoti daudzi ekonomisti pasaulē slaveni nesaprot par akciju tirgu. Viņi skatās daudz un dažādus rādītājus, PE, margin debt, strauji izaugušās akcijas, bond yieldus, un jau 5 gadus visu laiku, katru mēnesi dzied panikas dziesmas, ka tūlīt market crashos. Tagad atkal viss runā, ka market crashos. Daudzi rādītāji tiešām ir augsti, bet pats svarīgākais rādītājs, kas pareģo akciju tirgus uzvedību, ir naudas daudzums ekonomikā. Ja? Šobrīd Amerikā money market fondos sēž aptuveni $7 triljoni, kas ir pamatīgi pieaudzis pēdējos tieši gados, kas nozīmē, ka naudas ir daudz. ASV mājsaimniecībās skaidrs naudas kontos ir 18 triljoni, kas ir vēl vairāk nekā money market fondos. Un tas ir 40% vairāk nekā pirms Covid. Daudz naudas sēž money market fondos, jo šobrīd ir augstas fiksēto instrumentu likmes. Ja, tur apmēram 5% var nopelnīt. Ja Fed turpinās samazināt likmes un inflācija stabilizēsies, tad šī nauda varētu ieplūst equity. Ja inflācija paliek augsta vai palielinās, tad akcijas no tā īstenībā iegūst, jo uzņēmumi palielina savas cenas, kā rezultātā palielinās viņu peļņa, jo lielāka peļņa, jo augstāk jākāp akcijai. Protams, kad 25. gads būs svārstīgs, jo pēdējos 2 gadus akciju tirgi auguši par aptuveni 25% pēc kārtas, kas nozīmē, ka tas ir bijis liels izaugums un varētu būt korekcijas. Tāpēc pat nebūtu jābrīnās, ja notiek kādā brīdī 10 vai pat 15% korekcija. Bet ja 2 gados akciju tirgus raudzis kopā par vairāk kā 50%, tad 10 līdz 15 pret 50 ir samērā maz. Akciju cenas aug arī tāpēc, ka ir ļoti maz jaunu IPO, jaunu akciju, kas arī mudina, protams, naudas plūšanu uz kriptovalūtām, kas arī ir izaudzis apmēram visas kriptovalūtu tirgus ir aptuveni 3,7 triljoni, kas arī nav daudz, sanāk, ka apmēram puse no naudas, kas stāv money market fondos.